Labrīt! Šorīt pie mums studijā plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis, un mēs turpinām apspriest šī mēneša tēmu. Liposakcija. Labrīt, Anci. Un man ir jautājums par liposakciju. Cik tad ilgs ir atveseļošanās laiks pēc tādas liposakcijas operācijas? Tas nepatīkamais periods, kas ir tiešām ar kaut kādām sāpēm, jūtamiem uztūkumiem, pārsvarā ir 2 līdz 3 nedēļas. Tas arī ir laiks, ko ir nepieciešams kompresijas apģērbs atsūktajās zonās. Un tas ir laiks, ko jāuzmanās no stāvošiem ūdeņiem, respektīvi neiet ezeros, dīķos, basēnos peldēties, neiet pirtīs, neveicināt nekādu papildu šķidrumu aizturi, kas padarīs vēl lielāku diskomfortu šajā laikā. Un pēc tam pamazām tas viss iet nost un kārtojās un līdzinās tādu pilnu gala rezultātu mēs redzam starp 3. un 6. mēnesi. Cik ilgi būs redzams tas pietūkums? Es saprotu, ka tas pietūkums arī traucē redzēt to gala rezultātu. Tā tas ir. Protams, tas ir individuāli un atkarīgs gan no tā daudzuma, kas ir atsūkts, gan arī no tā, cik daudz, cik liela ir zemādas asins izplūdumi, kas ir pēc šīm operācijām vienmēr un cik ātri viņi uzsūcās. Bet pamatā tas grūtākais ir šīs pirmās 3 nedēļas. Un par to operācijas rezultātu, vai tas rezultāts ir tāds pastāvīgs? Pie konstanta svara viņš ir pastāvīgs. Ja svars krītās, tad vienmērīgi mazināsies viss kopējais zemādas tauku slānis, un ja svars aug, tad arī vienmērīgi pieaugs viss, bet vairs neakcentēsies šīs problēmas zonas. Tātad tu izdari savu darbu, un tad pacientam ir attiecīgi viņa darbs pēc tam. Paldies tev, Ants, par sarunu. Paldies tev. Radio Skonto.